Baudiet šo laiku. Šorīt stundu staigāju pa dārzu. Man tā teritorija diezgan liela, viss jāapstaigā, jāpaskatās, kādu ogu mutē jāiebāž. Nu, kizils vēl nav gatavs. Bet sarkans spīd. Nu, putni to neēd. Kizilam tāda īpatnēja garša ir, bet man patīk tur, kur ir rūgts, skāps un salds kopā. Nu, jā, vērmels sagriez jāpažāvē ir. Un šādām tādām zālītēm un saknītēm jāsāk štabīts liek virsū, lai var muguriņu sasmērēt, locītavus var sasmērēt. Tas viss aug dārzā kā nezāles. Ja jums ir dārzs, tad vēl pāris nedēļas un rociet pieneņu saknes. Ja jūs rakstiet pavasarī, tad tā būs vitamīnu deva. Ja jūs tagad rakstiet rudenī, tas ārstēs jūsu iekšējo santehniku, aknas ieskaitot. Nu, tad vajag sakrist gabaliņos, nomazgāt cītīgi, izžāvēt. Nu, un kam jau ir tās straumes, kafijas dzirnaviņas, nu, tad samaliet. Un katru rīt, tai pašai putrē var pielikāt vienu naža galu. Lai jums nav jāģēpājās un jāvār tur tēja, jo cilvēki ir ļoti slinki, savākt vēl var, bet lietot tā kā nesanāk. Un uzstāv 2 gadi, 3 gadi un pēc tam ar dusmām izmet ārā. Tā nevajag darīt. Daba mūs dziedē, daba mums dod. Un ko mēs dodam pretī? Vai mēs, protams, būt pateicīgi? Un tas gan ir jāiemācās būt pateicīgiem ļoti, ļoti. Mēs redzam, kas notiek visapkārt, un šito arī visapkārt vēlams ar humoru devu. Jo citādi būs, un mēs varam palikt dusmīgi. To mums nevajag. Nebūs nekādas augšupējas, lai necer. Pasaule šļok uz leju. Pārāk daudz gribējuši, pārāk daudz ņēmuši, un nu būs jādod parādi. Mēs šai zemītē nekad neesam bada miruši. Un ja jūs ēdat pēc saraksta veselīgi, un ticiet man, tas nav dārgāk. Vakar rīt ar draudzeni bijām tirgū. Nu es gaidīju, ka to stādu gadu ir, neko arī nesagaidīju. Bet es šodien paskatījos dārzā, es daudz ko varu pārstādīt. Man nemaz nevajag. Un piebraucām Lidlā, es ļoti ilgi nebiju bijusi. Nu, ēdienas tur ēst nevaru. Man vilcījās gaisā, jo tur viss ir ļoti saļš. Un tas nav iespējams ēst. Un ko tad es tur nopirku? Nu, ja citronu sorbetiņu maz draudziņu, man meitiņai, mazmeitiņai, un man tāds pikatiņš, vien karotīt man pietiek. Es neesmu bezgals. Un šaupelīt un mazu slotiņu. Un tas bija viss. Bet man bija jāgaida rindā, kur bija 2 rati ar kaudzi. Un tad man jādomā, kas to visu ēdīs. Tur droši vien daudz ko metīs ārā. Neizskatījās, ka viņiem būtu daudz bērnu ģimeni. Vai tiešām to vajag? Es jums ieteiktu uz veikalu iet, kad leduskapī pēle pakārties var. Un ar tās beigas, kas ir palikuši, to vajag apēst, un tad, kad it kā nekā nav, iznāk ārkārtīgi garšīga zupiņa no cirkāta. Jo kaut kas jau tur vēl aizķēries. Galvenais, lai būtu garšvielas, lai būtu bauda un lai būtu prieks. Un tad var iet uz veikalu ar sarakstiņu un neņemiet to, kur rakstīts akcija. Tas ir tikai priekš ārās iešanas. Paskatieties. Pāris 3 dienas un varat mest ārā. Vai ir kaut tā iepakumā tik daudz, ka to jūs nevarat apēst nemaz. Un viss. Nebarosim lielveikalu saimniekus un īpašniekus. Barosim sevi.
Un priekš tam, paldies Dievam, mums ir tirgi un mūsu zemnieki, un kam pašam zemes pletītes ir dārs, siltumnīciņ, un ko tik tur nevar izaudzēt. Mums ir atkal izauguši baklažāni, un man ļoti garšo. Pamēģiniet, nākošais gads sēklas var dabūt, tā nav problēma, un viņa aug. Tikai nevajag pārlaistīt. Vispār neko nevajag pārlaistīt. Arī tomātus nē. Tad nebūs tā, ka septembrī jārauj zaļnost, jo metas būs. Tad, kad nav pārlaistīts, tās saknes jau nevis pa virsmu iet, bet viņas iet dziļāk, un tām saknītēm mitrum jau pietiek. Bet tām mitruma nav tai siltumnīcā, un tās durvis vaļā un vēdinājās, un tām puvēm nav kur aizķerties. Jā, protams, zinu, ar gurķiem bija neīstā miltras. Nu, tā mēdz gadīties. Arī tā ir. Nepārdzīvosim. Mums pietiks, vai ne? Bet, es runāšu savai paaudzei, nestādiet tik daudz, cik nevarat apēst, un tad nedusmojieties, ja kāds to negrib. Nevajag lieku. Ko gan vajag vecam cilvēkam pierādīt? Ja viņam vajag 40 tomātus tādus, noteikti nav, viņam pašam vajag 6. Un pietiek. Un tad būs laiks visam. Arī sev. Un būs laiks arī padziedāt. Un kāpēc ne? Jūs teiksiet, jums nav balss? Nu, vai nav vienalga? Putniņi sapratīs, kad jūs dziedāsiet agri no rīta. Dziediet putniņiem līdz. Mēs jau ar tādu putniņu. Gan jau kāds lielāks putns no augšas uz mums skatās. Kā mēs te čivinam. Nu, lai mums izdodas čivināt visiem kopā. Atā!